Nu, sveiki, mīlīši! Publika diezgan tā kā no rīta bija vairāk, bet es saprotu, ja programmā bija rakstīts, cikos kurš uzstājās, tad jau nāk to, ko vajag. Bet es burtiski paklausīju tam, kas te no priekšpusdienā tika stāstīts, bija runa par tām 15 minūšu pilsētām. Nu, runāts darīts. Es tagad iznāku no tā te pasākuma ārā, ka tā stunda bija brīva un eju 15 minūtes. Uzminiet, kur es nokļuvu. Es nokļuvu Kūkotavā Tārbats Dzirnavu stūrī, akurāt 15 minūtes no šejienes. Pusstundas tur ņargājos ar krosāniem un kafiju un nācu 15 minūtes atpakaļ. Tāda ir 15 minūšu pilsēta realitātē. Bet spriežot pēc tā, ko es no rīta prezentācijās redzēju, būtībā šeit ir sanākuši kaut kādi cilvēki ar velospēdiem un puķpodiem un taisās izglābt bagātos, kas dzīvo Vetrīgā. Ja? Tāds ir tas uzstādījums. Tie bagātie jums prasīja, lai viņas kaut kā ručīja ārā, ja viņi tomēr tā kā paši pa sev dzīvo? Jo man liekas, ka ģentrifikācija ir tā kā tie, kas strādā bankā, nopērk dzīvokli pa lēto Grīziņkalnā un tad čakarē basketbolists. Bet jums vajag tā kā pretējā virzienā. Okupēsim Vecrīgu un dzīvosim tur. Nē, labs plāns, es par. Kāpēc ne? Varētu arī sanākt. Otra lieta, ko es pamanīju, ka laikam tā pilsētā tā idile gan Tallinā, gan Viļņā, gan Rīgā, tā lielā tā šokolādes, ko visi tiecās, ir izdzīt ārā tos autiņus no tās ielas, salikt kaut kādas zaļumus, vēlams tādus nepārāk lielus, lai var kaut kur pārbīdīt, un tas sēdēt ārā kafejnīcā vai uz beņķīša. Un tas labs plāns, man liekas, tas ļoti labi, jebkurā tādā ieliņā varētu ļoti labi sēdēt. Vienīgais es brīnos, kur rodās tie cilvēki ar tiem datoriem, kas sēž uz tā beņķīša. Kas tev māja nav, tev es saprotu, darbiet tagad nav, bet kur tu aizklīti tik tālu no mājas, ka tev pēkšņi jāsēž un jāstrādā datorā? Te var daži sēž. Jūs nevajag tādu dzīvojat, vai ne? Gribētu es jau mājā pie galda sēdēt, bet sēž nabaks, kaut kā, tie galā to dzīvu. Tad tie beņķīši ir tiem, kas ir tālu no mājām un ir paņēmuši līdz datoru. Vai pa viņiem vispār jārūpējās, jo tur sēdēt vienkārši grāmalā? Tur padomājiet, tur vēl ko ņemt. Bet tā iela ar tiem puķpodiem un to beņķīti un tām kādām kafejnīcām apkārt, tā nav slikta ideja, bet viņu būtībā var dabūt gatavu vienkāršāk. Te vienam čalim bija prezentācija, kā aiztaisīt to ģetrūdas ciet. Būtībā pat nevajag taisīt ciet, jo pietiek vienā galā aiztaisīt ciet. Līdz ar to tranzīts pazūd un nav dusmīgi tie, kas dzīvo tajā ielā, jo viņi tad var iebraukt. Mēs šitā darījām kopā ar tiem purciem iedzīvotājiem, bija remonts uz tās Ieriķu un Vaidavas ielas, laikam stūri, baigais remonts sastrēgumi un sāk mašīnas braukt cauri pagalmam. Un mēs tad aerocam, tie cilvēki tur sašutuši no rīta, tur rāda fakus visiem, kas brauc cauri pagalmam, un mēs tā sētniecei sakam, ko tu čakarējies, vienkārši izstum priekšā tos divus puķpods, novēc miskas ceļ vidū, un viņi visgriezies apakaļ. Sētniec bija viegli iešāvus no rīta, un tāda labā tādā tonusiņā, tādā gatava darbam un aizsardzībai, viņi to arī izdarīja. Tā tur tagad joprojām stāv jau gadu. Viss ir kārtībā. Tad, ja jums vajag kādu ielu noslēgt, taisat ciet vienā galā un viss būs kārtībā. Iedzīvotāji būs sajūsmā tā ielā, jo tad citi nebrauc, paši tiek iekšā. Tur ir tas vinnes, ka nevajag noskaņot tās ielas iedzīvotājs pret tiem jūsu aktivitāšu gājieniem. Vajag tomēr viņus ņemt savā pusē. Un šādā veidā tas sanāk. Bet, otra problēma ir tā, ka tas iedzīvotājs tā ielā, kurš grib tos puķpodus, tos krēsliņus un to kafejnīcu, viņš arī ķēms baigais egoists. Jo viņš grib uz abām pusēm izbraukt ārā. Viņš arī nav miera tā kā raut ripā ap to kvartālu. Viņš tā kā patur savas tiesības braukt uz abām pusēm, un tas šos jaukos sapņus par to ielas bloķēšanu vienā galā likvidē. Tagad tur jādomā, kā sadīlot ar tiem, kas dzīvo, pret tiem, kas tu grib tos zaļumus. Un tagad sākās otra problēma. Pieņemsim, ka mēs tikām galā, un visi tie cilvēki, kas gribēja tos beņķīšus un tās kafejnīcas, viņiem izdevās. Tagad mums tā ielā neviens nebrauc. Super, vai ne? Ejam tālāk, ņemam nākamo ielu. Bet es atceros, biju Viļņā tajos laikos ciemos pašvaldībā, kad apmēram nāca modē video kameras novērot laukumus, ielas un sabiedrību. Tehnoloģija attīstījās, mobilajiem vēl nebija taustāmie tie ekrāni. Un tā viņas pašvaldība lielajās, viņi saka, mēs salikām pa visu vecpilsētās kameras, noziedzības līmenis kritās pa 90%. Un paši tā kā smīn, un par tikpat pieauga blakus kvartālā, kurā nav kameru. Tas pats būs ar to ielu, kurā jūs izdzīsiet tās mašīnas ārā. Jūs, piemēram, tās ģetrūdas ielas viņas izdzīsiet, tad čalis jau statistikā rādīja, Lāčplēša iela iesprūda. Dzenam vēl tālāk, kamēr tiek tās mašīnas no tā klusā centra ārā. Pieņemsim, ka tā varētu tikt uz priekšu, bet es domāju, ka tur panikā būs nekustamo īpašumu
tie tirgotāji, jo viņi gribētu nākotnē zināt, kurās ielās iepirkt dzīvokļus, kur būs tā idille un kuras būs tās šahtas, pa kurām atlikušajām brauks mašīnas, jo tajās jau nevarēs neko pārdot. Un tad sāks kauties iela ar ielu un balsot, tā kā mums te balsoja par lidmašīnas nosaukumu vai balsoja, kurā pusē likt šūpols bērniem, kurā pašvaldībā. Tas pats sāksies tam ielā. Viņi sāks kauties, no kuras paspēs izdzīt mašīnas un kurās tomēr paliks kaut kāds transports. Tā kā tur uzmanieties, tur baigi, bet arī var ļoti veikli dzīvokli nopirkt tajā, izcīna, ka tev mašīnas nebrauc un tev ir vērtīgāks nekustamais īpašums. Tur noteikti ir kur paspēlēties, ir kur kaut ko darīt vēl. Tā kā tas ir tāds plāns, ar ko varētu nodarboties. Vienkāršākais, ko būtībā darīt, ir bišķi paurbināt Vanšu tiltu. Tāpat jau viņš tuļņi tur, ja? Bet paurbinam bišķi, viņš sabruks, piķa nav jau ne tam Rail Baltikam, nekām nav, piķis nebūs, tiltu netaisīs. Un tad mēs redzēsim, kurš brauc tranzītā un kurš dzīvo kreisā krastā, kurš labā krastā. Iestāsies pilnīgs miers, jo Pakmens tiltu jau tur nevar tik daudz cilvēku pārbraukt, tad apstāsies tā pilsēta. Un būs tas, ko gribējās. Varbūt, ka vajag to Vanšu tiltu aizstāsiet, un tur salikt puķpodas. Un tur sēdēt uz tiem beņķīšiem ar to datoru, kas paņēmies līdzi. Varbūt vajag pamēģināt, jo šajā pilsētā, kurā tik liela jēzga un nekas tik un tā nav kārtībā, manuprāt, mans lielais aicinājums ir eksperimentēt, vajag vairāk. Sūdīgāk nebūs. Tad pamēģinām, mēnesi vai nedēļu vai nedēļas nogalē, iebliežam kaut ko. Un tad vienīgi tā datu skaitīšana, tā kā te čalis arī skaitīja to, ka viņam tajā ielā Ģertrūdas, tā kā nebija tas transports caur, bija baigi daudz cilvēku, un tad no tā tika izdarīts kaut kāds secinājums. Būtībā tādā pašā veidā varētu skaitīt arī Meža parkā to galveno ieeju. Dziesmu svētku laika, apsties kā iet, un ka nav dziesmu svētku, tad neiet. Skaidrs, ka kurš ziņkārīgais aizgājis to Ģertrūdas jau palūrēt, kas tur šodien notiek, autiņi nebrauc un ko tur dod tajā virtuļkioskā. Bet vai tā notika nedēļa no vietas, tāda mērījuma mums diemžēl nav. Varētu domāt, ka tur tomēr tā līkne kritīsies. Tā kā pat tas ir tās lietas, ko es jums gribēju pateikt, apstīšos, ko es pierakstīju. Tā. Jā, vēl ir jādomā noteikti, ko darīt ar tiem cilvēkiem, kuriem tajā centrā tās mašīnas ir un kuriem tad draud, ka viņas tuviņi nebūs. Kaut kas tur ir jādomā. Jo diez vai viņi tāpat vien atteiksies, līzings tomēr jau kādi gadi, 2, 3 vēl jāmaksā, viņi tā kā nav gatavi tās mašīnas paņemt nost, un vajadzētu tiem cilvēkiem kaut kā iestāstīt, ka viņi varēs palikt pie tiem saviem braucamajiem, ja viņi ļoti grib. Ja būtībā mūs jau tā kā mazliet māna, mums rāda kaut kāds bildes no Eiropas, no Amsterdamas, ka tur visi ar ričukiem brauc, bet es godīgi braucu no Amsterdamu, atzīšos ar mašīnu, jo es braucu vienkārši pa visu to Nīderlandu uz riņķi, un es tagad vāzi nospiedu Amsterdama centrs, braukšu, man kaut kur noteikti viņu purciemā liks apstāties, tad es iešu ar kājām. Nesūda. Es iebraucu pašā centrā, iebraucu pazemes stāvvietā, tur daži eiro pa stāvviet, un tālāk es jau tā kā baigies gudrnieks arī tene, vai ne? Viņi visi tā ākstās. Viņi noliek to mašīnu te pazemē, neviens neredz, kur nolika, visi ir dzīvos ar riteni. Mēs jau fočējam to skatu, to riteni, bet tā gudrība ir tajā, ka tu vari samaisīt tās lietas, cik tā vajag mašīnu, kur grib ar riteni, un nevajag nevienu no tiem veidiem nekam uzspiest. Tad būs labāk. Tad tas viss arī aizies jaukāk nekā mums tagad šķiet. Kas vēl viena lieta, es nākot šurp, ieraudzīju tepat pretī, tepat te Mauriņā, tepat pie Vecrīgas, stāv elektriskā automašīna Maybachs. Es tādu vispār redzējis nebiju. Tāds dārgāks par Mercedes, džips lielais, EOS rakstīts zilie numuri Maybachs. Un tad es padomāju, vai to čali, ja viņš nāk tagad pie mašīnas, viņu pasauk līdz uz šeit parunāties. Mēs varētu viņu pārliecināt. Tā tu esi jau vienu kāju zaļš, tev jau ir elektriskais džips gadījies, ja tāds pa 100 štukām. Bet mēs tev gribam izstāstīt, ka tagad te, kur stāv tā mašīna, būs puķupots, tur sēdēs tas čalis ar datoru bez mājām, un tad visi apkārt dzers to kafiju tur, ja? Pamēģiniet, tagad uzlieciet sev to izaicinājumu, ielieciet sev tādu ienaidnieka tēlu čalis ar Maybachu. Kā jūs viņu dabūsiet ārā no tās stāvvietas, tepat pretī pāri, lai jums ir tāds, kaut kas ar ko tu saki? Mail? Nē. Tu ko? Smējies, vai viņš veca Honda kaut kādu brauc? Jau 2 gadus nebraucu, bet to Maybach džeku var ārprātīgi viegli pārliecināt, jo viņam būs tik super environment. Sēž, bēbis ar datoriem strādā. Džeki visādi tur tusē. Tā savādāk vēl 2 Maybach stāv aizņēmuši vietu, nav kur noparkoties. Man patīk tavs risinājums. Un tev ir radies priekšstats, ka Medcity ir tā kā, kā viņš teica, puķu podu un velosipēdistu salidojums, ja? Lielākais Baltijā, es tomēr atļaušos. Es mums tas bijis katru gadu, līdz ar to es zinu, kā tā notiek. Jā, tu zini, bet
Pie mums, ja tu redzētu, teiksim, starp tiem 500, šeit iespējams ir arī kāds, zini kā, roku neviens necels Maybach īpašnieks, ja? Bet, Domā, priekš kam viņš tērē naudu? Paceļ roku, kurš Maybach atbrauc. Vienreiz dzīvots triumfa brīdis. Šodien var. Jā. To, ko es gribu teikt, un tas arī mērķis ir, lai šeit būtu arī Maybach īpašnieki, un tāpēc arī tu precīzi trāpīji naglais galvas, jo arī, teiksim, Lanīdas hakatons, arī, teiksim, nekastā sadarbība ar nekustamā īpašuma asociācijas tirgotājiem, biedriem, tas ir mērķis, lai uz šīs skatuves būtu dažādie viedokļi. Un paldies, ka tu piemet eļļu ugunī, bet viņš jau nevis iemet tikai ielē eļļu ugunī, viņš iemet 2 mucas un tad skatās, kā sprāks un priecājās. Man vēl minūti ir, es pateikšu. Labi, es visu klusēs, viņi nosaka, viņi laiku. Nē, mēs normāli tā duelītī, tas pareizi, tā jautrāk, cilvēkiem uzmanību uzreiz dalās. Ko es vēl gribēju pateikt visiem šitiem, kas tam ir kaut statistikas un kaut ko rēķina un ņemās, vajag atvērt tādu vienkāršu lietu kā SSLV. Un tur ir tāda sadaļa autostāvvietas. Tur nevajag nekādus dators, 26 programmatūras rindas, likt kaut kādas webkameras, kāpt uz jums. Neko, vienkārši pastieties SSA, cik maksā par rajoniem autostāvvietas uz īri un uz tādu pavisam nopirkšanu. Tad jums kļūst skaidrs, tad Purčikā tas ir 25 līdz 50, tuvāk centram 50 līdz 100, un diezgan tuvu Vecrīgai jau var dabūt 100, pat baigi smalko tādu jau, ka tev lietasargas māja pavada par 250 mēnesī. Bet vidēji tad te ap centru ap 100 eiro mēnesī, bet 3 eiro dienā tu vari savu Maybach atstāt pilnīgi normāli. Tā kā, ja kādam gribās, lai tā pilsēta ir tāda smuka, zaļa, ar ričukiem un tiem kafejnīcu apmeklētājiem, vienkārši noslēpjam mašīnas daudz tavu stāvvietās. Tur ir biznesa, to rāda SSLV. Tā kā, lai jums lustīga diena, lai tajā hakatonā visi izdomā tās labākās idejas, un lai viņas nepaliek ierakstītas kurstenī, bet kaut kur īstenojās. Sveiki visiem! Paldies!